Pirms vairāk nekā 20 gadiem Porsche izdarīja ko tādu, ko daudzi tajā brīdī uzskatīja par neprātu. Zīmols, kur vārds vienmēr asociējies ar zemiem un jaudīgiem sporta automobīļiem, radīja savu pirmo apvidnieku. Tagad droši var teikt, ka tas bija viens no veiksmīgākajiem lēmumiem uzņēmuma vēsturē. Šodien mēs atrodamies Raceway Baltic, kur mums būs iespēja tuvāk iepazīties ar daļu no jaunākajiem Porsche modeļiem, kā arī praksē izmēģināt vairāk nekā 1100 zirgspēkus jaudīgo elektrisko Cayenne Turbo, kas starp citu vismaz šobrīd ir visu laiku jaudīgākais sērija veida Porsche. Janvārī mēs tikāmies tikai uz īsu brīdi, lai ātri apskatītos, statiski novērtētu jauno Cayenne. Tad tagad, protams, ka viņas ir sasniegušas Latviju savā pilnā apmērā. Mums ir ļoti daudz jaunumu. Pirmkārt, tas, ka viņas ir braucamas, to mēs šodien darīsim, testēsim, izmēģināsim visādos apstākļos. Otra svarīga lieta ir vienlaicīgi ar Cayenne SUV ir arī prezentēta Latvijā Cayenne Coupe, kur arī jau var gan apskatīt, gan notestēt, gan arī iegādāties. Cayenne ir viens no tādiem modeļiem, kur jauno modeli iegādājas jau skaidri zinot, ka tāpat viņš būs labs un pilnīgi noteikti labāks par iepriekšējo, un tad līdz ar to daudz ir pasūtījuši viņas arī bez iepriekšējiem testa braucieniem. Jā, un es teikšu tā, ka kādas 10 jau braukā pa ielām, bet tas nav tāds kā limits, tas ir piegāžu jautājums, tad viņas tiek piegādātas vēl un ar katru dienu palielināsies iespēja kādu sastapt Rīgas ielās. Domāju, ka nemeloši sakot, ka Porsche vienmēr ir centies radīt automobīļus, kas sevī spēj apvienot šķietami nesavienojumam. Sporta auto dāvātās emocijas ar ikdienas praktiskumu. Tādus auto, ar kuriem neatkarīgi no piederības kādai no klasēm, var doties uz darbu, braukt ar ģimeni kopā iepirkties un brīdī, kad ceļš kļūst līkumaināks, atcerēties, ka uz tava auto motorpārsaga ir Porsche emblēma. Porsche reklāmas sauklis vienmēr po 911. arī ir bijis, kad everyday sports, kā arī sporta automašīna ikdienai. Un nedaudz šo paturot prātā, jo 911. tas ir tas mūsu ikoniskais, tas mūsu DNA, ja tā var teikt, tad paturot šo prātā tiek radīti arī vispārējie modeļi, lai viņi spētu gan labi braukt, gan arī būt praktiski pielietojami. Jā. Tā kā Porsche pilnīgi noteikti nav tikai tāds garažā turamais objekts, viņš ir patiešām braucams, lietojams. Daudzi no jums pabrīnītos par šo auto bez ceļu spējām, bet vēl vairāk iespējams pat vairītos spērt savu kāju, vai precīzāk savu auto riepu šādā vidē. Lai gan varam apliecināt, ka Porsche Cayenne Electric tā nav nekāda problēma, un šī auto patiesībā ir spējīga uz daudz vairāk nekā sākotnēji varētu liecināt to galvenais paskats. Cayenne vienmēr ir bijusi, un šī elektroizpildījumā viņa turpina būt visuniversālākā Porsche automašīna. Un es teiktu, ka šeit vēl tam visam ir pievienojies klāt šis te elektro. Viņai ir ļoti labas bezceļa īpašības. Es nedomāju par to, lai kāds tagad mēģinātu lausties cauri mežiem, bet, ja vajag, viņi to var izdarīt un arī tik galā ar Latvijas ielu bezceļu, kas varbūt ir ziemā un tam līdzīgi. Pirmās Cayennes ir ļoti spējīgas bijušas šajā offroad vidē, un domāju, tas DNA kaut kādā ziņā jau tā pirmajām Cayennēm ir saglabājies viņās. Protams, tie elektromotori ir viens no tiem būtiskajiem, kad tas dod plusu vēl jaunu šajā offroad braukšanā, bet arī šī piekara, protams, viņa ar katru šo jauno ģenerāciju Cayennēm attīstās. Arī jūtams no komforta ziņas, ka mums tagad ir pieejams šīs komforta arī versija, ko mēs izmantojam vairāk braukšanai ikdienā pa ielām, lai būtu komfortabli, bet tas arī spēlē ļoti lielu lomu arī šajā offroad braukšanā, ka tā piekare ar šo pneimatisko balstiekārtu palīdz ļoti gan šīs bedres minimizēt, ka mēs viņas mazāk jūtam, bet tajā pašā laikā šo līmeni palielināt vēl vairāk. Tāpat tas ir arī viens no retajiem elektroauto, kuram ir piekabas āķis un vilktspēja līdz 3,5 tonnām. Tajā pašā laikā viņa ir ļoti dinamiska un spēs pārsteigt pat daudz sporta mašīnu braucējus. Slavenie 1152 zirgspēki un 2,5 sekundžu ieskrējiens līdz 100. Kaut kas nenormāls! Kaut ko tādu es vispār gaidījis nebiju šeit nospiest gāzes pedāli. Tā mašīna taču ir... Viņa lido no vietas, sākot ārpā. Šito es arī negaidīju.
Te nu mēs arī redzam. Braucot pie Porsche Cayenne Turbo Electric stūres, sajūtas vārdos ir grūti aprakstīt, jo mašīnas stabilitāte, protams, un vadāmība ir vienreizēja, bet jauda, kur jūs arī varat piedzīvot sportpus režīmā, nospiežot pogu puštu pās, un tas ir vienkārši kosmos. Taču vienlaikus, ja braucat ar šo auto koplietošanas satiksmē, jāceras, ka tikpat ātri, cik šis auto pātrinās, ir iespēja arī palikt bez tiesībām. Neskatoties uz visiem tām jaunajām inovatīvajām lietām, kas viņai ir iekšā, viņai cena ir faktiski saskana ar esošo iekšzemes dzinēju Cayenne. Tātad tie, kas ir skatījušies vai domājuši vai rēķinājuši kaut ko par savām iespējām iegādāties iekšzemes dzinēju Cayenne, pilnīgi droši var skatīties arī uz šo. Cenu līmeņi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Un tas attiecas gan uz bāzes standarta versijām, kas ir orientējuši no 100 000 eiro un uz augšu, tas ir ieskaitot nodokļus. Un tas pats attiecas arī uz turbo un pārējām versijām. Respektīvi, tās cenas ir apzināti saliktas tādā vienādā līmenī ar iekšzemes dzinēju. Tas arī iet kopā ar Porsche konceptu, kad dzinējiem nav nozīmes. Tātad, kurš dzinējs jums patīk? Tas nav tā, ka viens ir lētāks, otrs dārgāks. Ja? Kurš jums patīk pēc jūsu lietošanas būtības un paradumiem, tad tas arī ir jāpērk. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.